Nosūtīt piedāvājumu un klients neceļ. Protams, ka neceļ. Ja tu vienkārši mētā piedāvājumus pa labi, pa kreisi, un tad zvani klientam, ļoti liela iespēja, ka viņš necels. Kāpēc? Tāpēc, ka viss, ko viņš izdarīs, ir atvērts tavu e-pastu, atvērts PDF-u, noskrolēs uz leju, ieraudzīs ciparu, izbolīs acis un aizvērs tavu e-pastu. Un tad sākās aburtais loks. Zvanu, neceļ, sūtu e-pastu, neatbild. Nekad nesūti klientam piedāvājumu, pirms tu viņam to esi izteicis mutiski, jo tad tev ir iespēja pareizi prezentēt savu produktu, pareizi uzsvērt viņa vērtības, pareizi pastāstīt par to, ko tas nozīmē klientam un kādus rezultātus viņš iegūs. Neko no šī tu nevari izdarīt sūtot e-pastā. Un ja tu piedāvājumu nosūti tikai e-pastā, tad viss fokus paliek tikai un vienīgi uz cenu. Un ja tu nebūsi lētākais, ir ļoti liela iespēja, ka klients tev vienkārši ignorēs un nekad necels. Tāpēc pietiek sūtīt piedāvājumus pa labi, pa kreisi, zvani un piedāvā to klientam mutiski, pirms tu vispār kaut ko sūti. Ieraksti komentārā, kā tu domā, vai labāk ir sūtīt piedāvājumu, vai tomēr zvanīt un piedāvāt to mutiski.